Nauri, dzirdes aparāts var arī savienot ar telefoniem, ja? Es tā dzirdēju. Jā, dzirdes aparāts var savienot ar telefoniem. Pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi arī klientiem un ar ko viņiem ir grūtības, ļoti bieži ir ar telefonu zvaniem. Un saslēdzot dzirdes aparātus ar telefoniem, tad mēs iegūstam spēju šos telefonu zvanus straumēt patiešo dzirdes aparātos un sanāk gan izvēl kā ar austiņām. Dzirdam šo te zvanu abās ausīs skaidri un labi bez apkārtējiem traucējošiem trokšņiem. Bez telefonu zvaniem mēs varam straumēt mūziku, klausīties Spotify, YouTube vai kādas citas platformas. Ir arī aplikācija Philips dzirdes aparātiem. Šis dod iespēju, ja ir vēlēšanās aparāts pagriezt nedaudz skaļāk, klusāk. Kādreiz mēs papildus klientam iedodam uzstādījumus kaut kādām trokšņainām vietām, varbūt koncertiem. Un tad, pieņemsim, atrodoties šajā vietā, lai nekas nav jāspiež uz aparāta, kad viņi ir uz ausīm, paņemam telefonu, pieregulējam šo te skaņu atbilstoši jau to, ko mēs esam klientu esam sarunājuši un esam uzprogrammējuši. Papildus dod iespēju arī atrast pazaudētus dzirdes aparātus. Ar telefonu, ja? Ar telefonu, jā. Viņš parāda, tad, ja ir bijis tā, ka kaut kur aparāts ir nolikts un vairs neatceramies, tad kurā istabā vai varbūt mašīnā ir kaut kur nolikti, tad ar aplikācijas palīdzību viņš mums arī parāda pēdējo atrašanās vietu. Dzirdes aparāts tomēr ir dators, un šādi tad ik pa laikam ražotājs atjaunina programmatūru, un tad arī ar aplikācijas palīdzību, ja ir kāda atjauninājuma no ražotāja puses, tad tas arī tiek izdarīts tā, lai dzirdes aparāts strādātu atbilstoši pēc jaunākām programmām. Funkcijas ir ļoti, ļoti daudz, ļoti plašas, bet, lai to visu noskaidrotu, nākat pie mums uz bezmaksas dzirdes pārbaudi, pārbaudīsim dzirdi, ja būs vēlēšanās, varēsiet bez maksas izmēģināt, un tad jau mēs parādīsim, kā šo aplikāciju izmantot.